Šodien ar Anatoliju atkal startējam uz ezeru. Esam Milgrāvi kanālā. Maiļu smilšana kaut kā pārāk nevadās, bet kaut ko jau salasījām. Ezerā izskatās, ka būs jautri, vējiņš tāds diezgan labs. Загнал себе без очервёнка. Пришел и медсестра упала. Pa vējam krietni patīkamāk peldēt nekā pretvēju. Un viļņi arī iekšā nešļaktāt. Esam pārnākušies uz Milgrāvja kanālu. Mēģināsim tagad te kaut ko noķert. Nu, re, kur Milgrāvja kanālā uz Mailu arī izdevās tikt pie pirmā asara. Šodien pirmā zivs. Nu, re, kur Anatolijam arī izdevās tikt pie smuka asara uz Mailu, tepat Milgrāvja kanālā. Ну, сопротивлялся? Сопротивлялся сразу, а потом как-то Atkal esam mainījuši dislokācijas vietu, nu jau esam Daugavā. Kur Daugavā uz rotiņa pirmajā metienā uzreiz noķēru asarīti. Nu tā, uz rotiņu tiku pie vēl viena asarīša. Nu, tikko uz spinningu aizgāja līdeka pie pašas laivas kaut kur ap 2 kg, bet toties uz dzīvo dabūju zandartu. Nav liels, bišķi virs 45 cm, bet toties ir. Tikko izģigojos, cope nebija, uzliku atkal rotiņu un atkal uzreiz asarīts. Nu, uz rotiņu noķērās tikko beigais milzas un aizķērās aiz žaunas kaut kā pat. Nu ko, rotiņš savu darbu dara. Noķēra jau pavisam smuku asarīti. Ludiņš klusē. Atkal uz rotiņu
Šoreiz maziņš. Nu tā, vakara copi šodien negaidīsim. Rīt darbdiena, braucam jau māju. Ну, как понравилась рыбалка, рассказывай. Нечего рассказывать. Почему ничего? Сегодня у меня рыбный день оказался. Nu, jātne. Darīsim mailes, kas palika pāri. Nu, copa šodien īsti neizdevās. Ezerā vispār nevarējām pat atrast vietu, kur nostāties. Vējš baigi visu patraucēja. Bet, nu, kaut ko jau salasījām, pārsvar asarus, būtu izvilcis vēl to līdaku, tad jau pavisam būtu labi. Bet, nu, nevienmēr visu var gribēt. Vēlāk krastā parādīšu arī lomu. Tas arī šoreiz viss. Nu, lūk arī viss loms. Ja ņem vērā, ka bijām divatā un gandrīz visu dienu, tad nekas jau nu spīdošs nav. Ar baigo lasīšanu un knapināšanos kaut ko varēja salasīt. Tūlīt nosvēršu lielāku asaru. Lūk, šitais laikam ir lielākais asars. Nu, cerams, nākamā copa būs zivīga.